Sākam viršanu video. Labi, par ko mēs runāsim? Mēs runāsim par to, ka es sataisu savu portatīvo datoru, ko viņš man izrādīja tā veidā ir, ka izrādījis viņu, ka viss detaļas, viss, klaviatūra, tam līdzīgi, viss tam līdzīgi. Oriģināli barošana bloks, tās izstās oriģināli barošana bloks, nu tā, es esmu izrādījis principā, tās iekšā, te, un te ir tā, ko mēs kāds parādīsim. Tā. Spīdams tāds varēs rādīt, tas nebūs labs. Sprūgžazīt viņiem. Tā, šeit ir ieja, te ir, viņas pārdegt drošinātājs, ka te ir drošinātājs, par šo pārdegt viņš var nestrādāt, tas ir viņas nomainīt. Tad visādi ķēdes, diodīts, maziņš kondensatoriņš, šeit maz kulīt. Un šeit ir tas lielais divi kondensatori, jābrīnās, ka divi kondensatori pielikt. Laikam viena nepietiek, divi kondensatori. Un tranzistors, impulsu iekšā, un te ir tās krēmiņi iekšā stabilizators. Un te ir termostabilizators. Es arī domāju, ka tas termostabilizators, vai tas termostabilizators jāpārliek, jāpieliek, lai viņš varbūt tas uzkarst, tad voltāžu palielinās, vai kā. Varbūt tas nestrādā. Un var jāpārlot vai lielāks sprigums. Amperāžs varbūt viņš tur, bet vienkārši, viņš netur, sprigums nokritīs bišķi pagādu noklas 5 volta. Tas vienkārši portīvais. No sākuma sākuši tā, diodīti, kas spīd, viņi tik redzēt, viņi spīd, šitā diodīti spīd. Tas ir tagad tādēt bateriju. Lādēšanas spriegums, apmēram, ir gandrīz tuvojās 2 amperām. 2 amperām lādējās. Tas ir 5,2 amperes, uzlādējās kaut kādu, 2,5 stundu laikā uzlādējās šis portatīvais ar tādu amperāžu. Barošanas bloks ir 2,35 amperes, 2,3 amperes. Īstenībā portatīvais, ja viņš strādā, viņš neuzlādēsies. Ja strādā, viņš neuzlādēsies. Jo man ir tagad barojās no AT barošana bloka, tā AT barošana bloks, AT, bet viņš uz pusēm samazināts, jā. Te nāk standarts, izēj nāk standarti, vārdi konekts, tāds pats konektori, standarti. Tas ir standarta konektori, izmantojās standarta konektori. Jūs, jums saplīs dators, un viņš strādā no 9 līdz 12 voltiem, tad jūs, portīvais, tad jūs varat izmantot no datora tādu konektoru pielikt vadu, pielikt barošanu un izmantot parasto barošanu bloku, kas ir barošanu bloku priekš portatīvo datoru lādēšanai un vispār arī darbām. Tā, te ir viens latiņš man griežās, tad šis ir procesors, šitas ir videokārts vispār kontrolieris atmiņā un tam līdzīgi, un šis vēl kaut kāds vēl kontrolieris, tas ir, tur. Vispār visvairāk karsts tieši nevis procesors, mans Asus EEE-PC, tas ir 90 MHz procesors, tas ir 633 MHz. Bet šis kontrolieris, kas ir videokārta un tam līdzīgi, tas visvairāk karsts. Es pabrīnījos, ka tas ir, ja pieliek iekšā, tad šitas vairāk karsts. Tāds bazīčs pārsteigums īstenībā. Tā ir man te viss lodāmurs, tāds visāds iekšā. Es te uzliku, es no šitā barošana pirmīt vakar taisēju, to vādu bišķi garāk, man tas ir tik garš vads, ir tāds muškuls, jā, kurās it kā piespraudu arī, un pielikt klātu, kā viņas saucās, mašīnas pipipētāji. Ka mašīna, ka bāž tas kontakts, vienkārši kur pipipētājs. Pipipētāja barošanas elementi, barošanas pipipētājs, tas vadiņš tāds satīts, bet tomēr tā ir kaut kāda indukcija, un bija zudumi šajā pipipētāja to vadu kopā, zudumi bija 2 volti.
2 voltu zudumi, 2 voltu pazud vienkārši tajā gados. Tātad viņa temperāža diezgan liela, vai nu šitā indukcijā, kaut kur pazud vienkārši. Ja pazud, tad kaut kur karst, jā. Un 2 voltu bija variants tāds, ka man ir šis komplekts, šis komplekts no barošana bloka, man arī šitas portīvs dators strādāja, bet viņš nelādēja, akumulātoru nelādēja. Viņam ticot šitā jālādē, tas 2 ampērs jātērē. Ja dators, šis modelis portīvais, viņi tagad patērē 2 ampērs patērē. Un kas strādā patērē? Viņš strādā bez monitora, bez nekā arī patērē 2 ampērs. Un te uz datoru rakstīts, ka viņš tērē, cik viņš tērē. Jā, tas 2,3, nu es pateicu, viņš tērē 2 ampērs. Ja pieņemsim, pieliek vēl USB iekārtas kaut kāds diskus un modējumu pieņemsim, TV2 modējums, disks, citais ārējais disks, šitas disks, jā. Pieņemsim, šitas potiņš, patērē 5 mAh patērē, jā, infrastruktūras potiņš. Un vēl kāda iekārta, tad viņš īstenībā patērē 3 ampērs patērē. 3 ampērs. Tad kopsumā viņš patērē ar visu lādēšanu 5 ampērs. 5 ampērs, tas ir diezgan daudz, 5 ampērs, tā kā. Un uz gadiem, varbūt paņemsim, varētu izēja varētu būt ļoti vienkārši. Šitam barošanu blokām es mēģināšu pilodēt resnāku vadu pilodēt. Un īsāku vadu, daudzreiz. Īsāk ļoti īsta vadu ir pilikšu, jā. Es tādu mēģināšu izdarīt. Un tad mēģināšu iziet no šīs situācijas, ka mēģināšu šo barošu, bet ar īsāku vadu. Kaķīs man guļas te? Picīti, jā. Viņam, principā, kad guļas uz štādu iekšā, veidojas statiskais spriegums. Tāds spriegums, pat televizors vienkārši raustās. Bet viņš ir sildās, kur kaķī pasildīt. Nebūtu tāds televizors, būtu tagad, paņemsim, LCD, viņš silst mazāk, jā, un viņam nebūtu kur sildīties. Tas, ka man tagad vienkārši lādēm, man vienkārši patīk, kad varēšu montēt. Es jau domāju, ka vaina kaut kur ielamēt, bet īstenībā liela tā daļa portīvā problēma, ka viņi nelādējās un tur baterijas sabojā tikai tādēļ, ka bojāta barošana. Barošana kākas, novecojus un nestrādā. Tad 2 un tā. Tas arī būtu viss. Un tā. Un jā, principā man ir skaidrs, kas jādara. Es visu kontaktu sāmu parādīšu, kādu es Līdzīt šo vādu. Tā, nodemonstrēšu. Šitās man ir tādas nopirkt deglītiņas, un man ir visi kontaktiem. Visus kontaktus vienkārši tādu karstumu izlāsīju vienkārši virsū, kur uzliek virsū, uzkasē, viņš savākās. Es vienkārši visus vācu kontaktus, ka tā es te, kad vienkārši, viņus nolaist, lai mitrumā un mitrums netiek klāt, neaksudēja, var teikt, noslēdz, jā. Un nopirkt šitādu aparātu, viņi maksā latu. Gāzbalons maksās arī propānu gāzes, maksāja kaut kādu latu fīzes, jā, un principā strādāja ļoti vienkārši. Viņi redzēt, kā izstās motorā tajā. Redzēt. Diet tā. Gāzi atgriežam, pielaižam. Mans viss. Tā. Kaķītim, tā. Ūsiņas ir piedzināta ar... Dzird troksnis, vienkārši dzirdēt, kā troksnis vispār jau izstās, vai redzēt, var piņas spālu piedzināts, kaut ko izmantot, kā degli, jā. Lielu fēnu, tādiem pasākumiem izdarīt, nevar vienkārši uziet pēc iespējas mazāk gaispiņu tādu, jā. Uzkarsē, karstums ir, kad sveces karstas, jā. Vispār, bet, uzkarsēt var ļoti labi viegli elementi. Tas būtu arī viss. Paldies par uzmanību.